Mēs šodien runāsim par tādu šķietami triviālu tēmu par zāles pļaušanu, kas, man liekas, varētu likties tāds diezgan amizants temats, kuru apspriest lampā. Bet, kā jau ļoti daudzas tādas šķietami triviālas tēmas, tās patiesībā nemaz tādas nav. Zāles pļaušana ir mūsu ikdienā dziļi iesakņota prakse mūsu ārtelpas veidošanai, un tai ir savas ietekmes, tai ir savas nozīmes, tā saistās ar dažādām arī cilvēku sajūtām, izjūtām, emocijām. Un apspriedīsim zāles pļaušanu kopā ar šiem te brīnišķīgajiem sarunu biedriem. Un es gribu pāris vārdus par katru no viņiem pateikt. Rūta ir tātad no Latvijas dabas fonda, un Rūta ir botāniķe, viņa ir padomes loceklis, varētu saukt dažādus viņas tos amatus, bet viņa ir īpaša ar to, ka viņa izdarīja kaut ko tādu, kas vēl pirms pāris gadiem likās neiedomājams. Viņa atveda uz pilsētu, uz Rīgu pļavas, un ieveda pļavas augus pilsētā. Un šobrīd Rīgā ir jau vairāk nekā 40 teritorijas, un mēs ar Rūtu braucām šurp kopā, un nācās izmest līkumu caur Rīgai, un viņa tā, šeit man ir dzegušpuķa, šeit man ir tas, šeit man ir tas. Viņa, Rīga ir tāda Rūtas karta izveidojusies Rīgā ar brīnišķīgām pilsētu pļavām, kuras ir, man liekas, viena no labākajām lietām, kas ir pēdējā laikā notikusi Rīgā. Tas notika ne bez dažādu piepūles pielikšanas, tā skaitā arī Rīgas pašvaldības saistošo noteikumu izmaiņām. Un te mēs nonākam pie mūsu diskusijas, tās nopietnās sadaļas, nosaukuma nopietnās daļas, kā pašvaldību saistošie noteikumi var palīdzēt vai gluži otrādi kaitēt dabai. Tad mums ir Inese Suja Markova, vietējā cēsiniece no dzimšanas, šobrīd Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece. Inesē ir doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā, maģistra grāds biznesa vadībā un inovācijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Tad viņas pētniecības darbi saistīti ar zināšanām un inovācijām, bet mēs Latvijas dabas fondā Inesi pazīstam kā ilgadēju vides risinājumu institūta vadītāju un kā par cilvēku, kas iestājas par zaļāku pilsētu, zaļāku pašvaldību, par bioreģionu. Nākamais ir Viesturs Zepes, Rīgas domes deputāts, mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs. Tātad būtībā pats galvenais par pļaušanu Rīgā. Tā sanāk, vai ne? Iepriekš Viesturs ir bijis Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs, pieredze IT un elektronikas uzņēmumu veidošanā, strādājis ar inovāciju tēmu, ar inovāciju ieviešanu, un tāpēc varbūt viņam būs skatījums uz to, vai pļaušana ir vai nav inovatīva, un kā varbūt to padarīt inovatīvāku. Un tad man līdzās ir Edgars Neilands, kokopis, arborists, labie koki. Manuprāt, viņš ir cilvēks, kurš vislabāk saprot kokus no visiem tiem, kurus es savā dzīvē esmu redzējis. Man liekas, ka koki ar Edgaru sarunājas un Edgars ar kokiem, un varbūt viņam ir arī attiecības ar zāli un spēj sarunāties ar zāli. To mēs arī noskaidrosim, bet Edgars ir bijis iesaistīts arī ieteikumu veidošanā, pašvaldību saistošo noteikumu izmainīšanai, ko Rūta inicēja šī gada sākumā. Pēc šī te diezgan garā ievada, es domāju, mums ir jāķerās pie lietas, bet pirmais iesildīšanās jautājums. Tātad jums ir mikrofoni, jūs katrs varat izmantot savējo ļoti īsi. Vienā, divos vārdos, vai jūs savā mājā, savā pagalmā pļaujat vai nepļaujat? Rūta. Es esmu šogad nopļāvusi vienu reizi savu tādu zālāju platību. Jā. Inese? Es dzīvoju dzīvoklī 5. stāvā. Ko nepļauju. Es arī dzīvoju dzīvoklī, man nesanāk pļaut, būtu priecīgs, ja pagalmā būtu ko pļaut, tāpēc tikai pie omītes. Plānoju 50-50, bet ir 30-70. 30 pļaušana vai otrādi? Otrādi. Otrādi. Pļauju vairāk, kā bija domājis. Tātad.
Ir tātad arī zināma praktiskā pieredze šiem cilvēkiem pļaušanā. Ķersimies tad pie lietas. Tātad pašvaldības ir tās, kas savos aizstošajos noteikumos regulē šīs prakses, kā zāles pļaušanu publiskās un arī privātās teritorijās, arī lapu vākšanu, arī cita veida sakopšanu. Un pilsētvidē mēs visbiežāk redzam, tie runātāji, tos jau jūs apskatījāt, lūk šādu ainu. Pļaušana. Un pļaušana, Mauriņš, diskusijas nosaukumā ir pieminēti šie 20 centimetri, un tas ir arī tas rādītājs, kas parādās saistošajos noteikumos, ka tas ir tas zāles garums, pēc kura ir nepieciešams nopļaut. Tāpēc es gribēju vaicāt tieši pašvaldību pārstāvjiem, kas ir šie liktenīgie 20 centimetri, un kāpēc vispār pašvaldības uzdevums ir regulēt zāles garumu, un kā ir veidojušies šī te prakse, ka pašvaldība nosaka to, ko pļaut, kur pļaut, cik garu zāli atstāt. Jā, Inese ļauj man sākt, jo es biju domājis sākt ļaut Inesei. Kā es izdzirdu vārdu saistošie noteikumi, man tādas vieglas tīrpas pārskrien pāri. Zini, cik mums saistošo noteikumu galvaspilsētā? Mēs regulējam gandrīz visu. Mēs regulējam dabiskās pļavas, mēs regulējam teritoriju kopšanu, mēs regulējam, kā kopt kokus ārpus teritorijā, ārpus meža augošus un tā tālāk. Līdz ar to es mazliet vienmēr esmu skeptisks, mēs runājam par saistošiem noteikumiem kā kaut ko tādu pozitīvu. Ja? Bet jebkurā gadījumā pašvaldības viena no funkcijām neapšaubām ir rūpēties par teritoriju, par vidi, kādā mēs visi dzīvojam. Un neapšaubām viens no elementiem, kas katrā pašvaldībā ir, es ceru aizvien vairāk, ja, tā tad ir šīs zaļās zonas, šīs zaļās pļavas. Ja. Un vienīgais vai viens no instrumentiem, kā pašvaldība regulē, ir, protams, caur regulējumu, caur normatīvo aktu. Ja. Un mums, mums ir Rīgā visaptveroši teritoriju kopšanas noteikumi, kuri regulē gan zāles pļaušanu, gan to, kādā veidā konteineri jāizvieto, gan to, kādā veidā cilvēki var tikt sodīti, gan cik bieži var lapas savākt un tam līdzīgi. Ja? 20 centimetri, tas ir tāds savā ziņā liktenīgs cipars. Gudīgi sakot, es pats izdzirdot šo virsrakstu un Terezē, kad mēs arī Rīgas domē skarbi diskutējām, vai tie 20, 19, 21 un tam līdzīgi. Un mēs ļoti daudz diskutējām par to, kurš tad būs tas galvenais mērītājs, kurš tad nomērīs, ja, tad mēs veidosim jaunas darba vietas, kas, teiksim, būs atbildīgas tieši par to. Bet sarunās patiesībā ar speciālistiem tika secināts, ka tas ir aptuvenais tas lielums vidējai klasiskajai zālē, pie kuras viņu būtu nepieciešams pļaut, lai tur attiecīgi neveirotos kaut kas, un lai arī tas skats izveidotos savā ziņā pievilcīgs. Mēs Rīgā esam noteikuši tādu režīmu, ka parasto zāli, ja tā var izteikties, pļaujam vismaz 2 reizes gadā. Es ceru, ka mēs vismaz paši nepārkāpjam šos te noteikumus, kā pašvaldība, jo ļoti daudz teritorijas pļauj arī pati pašvaldība. Un savukārt tur, kur mums ir dabiskās pļavas, tur citas starpā ir īpašs regulējums, tāpēc, ka dabiskās pļavas citreiz rīdziniekiem liekas, tad vienkārši nav nopļauta zāle. Bet īstenībā jau tajās dabiskajās pļavās ir veidoti speciāli stādi, lai viņi varētu attīstīties tur mūsu klimatiskajā zonā un lai mums, rīdziniekiem, tiem, kuri nevienmēr nāk no reģioniem, būtu iespēja paskatīties, kā tad izskatās kaut kādas normālas pļavas, kas aug citur dabā. Mēs varam to apskatīties pilsētā un pilsētas parkos, kur mēs saredzam citas starpā lielu problēmu. Tad, kad mums šie noteikumi sadurās, proti parastie noteikumi, kā apstrādāt parasto pļavu plus dabisko pļavu noteikumi, un pēc tam, kad mums vēl sadurās īpašumtiesības, kur ir pašvaldības zeme, kur ir privātā zeme, tad mums sākas veidoties konflikti, jo vieni grib pļaut katru dienu, nedrīkst katru dienu un tā tālāk. Un tā jā, pļaušana raisa kaislības, kā jau... Kaislības, sūdzības, kaislības. Kā ir cēsīs, Inese? Es varbūt, man liekas, ka vēsturiski es nezinu to sākumu faktu par tiem 20 centimetriem, bet es domāju, ka tā ir tā viena uztver par to, kas ir estētisks. Ja, un ir kaut kāda tāda uztver, laiki mainās, un tad līdz ar to arī moda mainās. Un ir kaut kāds brīdis, kad mums visiem ļoti patika, ka mums ir ļoti perfekti apstrādāti
uzbūvēti mauriņi, un arī pilsētai tā bija jāizskatās, jo tas bija uztverts kā skaists. Un tad, protams, kad šis absurdais tā kā ļoti precīzi definētais centimetru augstums, bet tā kā Viesturs saka vienmēr, protams, pašvaldībā saistošie noteikumi, tā ir tāda vietējā likumdošana, bet ir jautājums, ja tu radi likumu, tad ir jautājums, kurš to likumu arī kontrolē. Un īstenībā tagad tā diskusija mainās par tiem 20 centimetriem, jo arvien vairāk cilvēki arī gan privāti, es domāju, privāti personas, gan arī no pašvaldības puses mēs uzdodam jautājumu, bet varbūt, ka nevajag. Jo skaistāk varbūt izskatās dabiskāk, ja? Un patiesībā arī vides un reģionālajā attīstības ministrijā, tad, kad tiek nosūtīti pašvaldību noteikumu saskaņošanai, kas vēl joprojām ir prakses saistošie noteikumi, tad īstenībā mēs dabūnam atpakaļ noraidīt šīs te normas par centimetriem, jo ir jautājums tieši tā, kad kurš to kontrolēs un kāpēc tas ir vajadzīgs. Līdz ar to mums šajā brīdī ir taisnība. Mēs arī līdzīgi kā Rīgas un īstenībā sekojot Latvijas dabas fonda iniciatīvai un Rīgas pilsētai kā precedentam, esam nonākuši pie atsevišķa regulējuma par to, kas ir ainaviskā pļava. Mēs esam tās nosaukuši par ainaviskajām pļavām, tātad vietas pilsētā, kuras mēs nepļaujam, kurās mēs mēģinam vairot augu daudzveidību, un arī tagad iedzīvotājiem runājot par zālājiem, mēs nekontrolējam augstumu, kamēr tur nav invazīvās sugas. Jā. Ja ir invazīvās sugas, tajā brīdī klāt ir pašvaldības policija, kura saka, ka šitas te ir slikti, mums ir izdot metodiskie materiāli par to, kas tad ir tās invazīvās sugas un kam tur nevajadzētu būt. Pārējais estētika. Kā katrs uztver, cik tas estētiski un kamēr tas netraucē kaimiņam. Nu, tā. Jā, tātad kaislības raisošs jautājums, kas saistīts ar estētiku. Arī Rīgā ir jauni atjaunoti šie teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi un ir plašākas iespējas veidot pilsētas pļavas. Mēs gan mēģinājām izburties cauri noteikumiem un īsti līdz galam mēs viņus ar Rūtu nesapratām, bet to mēs varbūt vēlāk ar Viesturu tad varēsim pavilkt ar pirkstu līdzi un noskaidrot. Bet tātad ir vairāk iespējas, lai veidotos šādas teritorijas. Attēlu prezentācijā ir no pilsētas pļavām, kādas tas ir 3. sezonā. Šogad jau Rīgā parādījušās, bet pakāpsimies soli atpakaļ un tagad vairāk skatīšos uz Edgaru un Rūtu par to, kāpēc mums vispār ir svarīgi, lai būtu šādas teritorijas, kurās ir citādāka pļaušana, kurās ir pļavas augi, jo tas ir ne tikai estētikas un skata jautājums. Jā, labi, es laikam sākšu ar to, ka, ja mums būtu viss ļoti labi ar bioloģisko daudzveidību, tad mēs patiešām varētu diezgan mierīgi arī dzīvot ar ļoti īsām zālītēm un tam līdzīgi. Un visu laiku ir arī kaut kā tā mentāli bijis tāda apziņa par to, ka pilsēta ir cilvēkam un lauki ir dabai. Un šajā mirklī noteikti ir tā, ka tie lauki noteikti vairs nav tāds patvērums dabai. Viņi tiešām ir tik ļoti, ļoti industrializējušies, kaut vai, nezinu, pat manas ne jau tik šausmīgi senās dzīves laikā. Tātad lauki ir ļoti skaisti un sakopti, uzārti, apsēti un apstrādāti. Tiešām tik kārtīgus laukus, īstenībā kā pēdējos gados Latvijā, vispār nekad nav, es tādas neesmu redzējis. Bet šī visa lielā skaistā sakoptība, sakārtotība, diemžēl nāk par sliktu dabas daudzveidībai. Tātad dabiskās pļavas mums ainavā ir ļoti jau grūti atrast. Un patiesībā tad šobrīd mums jau jāsāk skatīties uz tādām sugu patvērumu vietām, kā ceļmalas, ūdeņu malas, mežmalas, un tad ir kādas varbūt, piemēram, piemājas pļavas. Un patiesībā arī tā pati Rīga, mana versija par to, kāpēc ir šis regulējums ieviesies pa tiem 20 centimetriem, ka visticamāk, tad mežonīgie 90 un daudz pamest īpašumu, un kad varbūt, kad šis
rādītājs to, ka kāds tajā teritorijā ir nopļāvis zāli, ir vienīgais, kas liecina, ka tur ir īpašnieks, ja, un viņi vispār tiek apsaimniekota un pieskatīta. Un tad, ja zāle nav nopļauta, nu, tad varbūt, ka tur neviens neapsaimniekotā, tad, nu, kā lai saka, nekopja savu teritoriju. Bet Rīga īstenībā vēsturiski arī, nu, viņa ir bijusi iekļauta, nu, visas Rīgas nomalas ir bijušas ar pļavām, un tāpēc arī Rīgā varbūt reizēm pat ir grūti atšķirt, vai tā ir apzināti veidota pilsētas pļava, ja varbūt tā būs vienkārši kāda ceļa nogāze, kas vēl nav nopļauta, un tur būs skaisti dziedošas puķes. Nu, tātad, tāpat nav veidot, nekas tur nav speciāls sēts, nav nekas apzināti tā darīts, bet tiešām man liels prieks un tiešām ļoti es pateicīga Rīgai par šo te drosmi demonstrēt arī tādās pašvaldības teritorijās, ka jā, mēs varam nenopļaut, un ir šie gadījumi, ka tas izstāsta tiešām fascinējoši un skaisti. Un tad tas ir tā, tad vienīgais, ko mēs esam pamainījuši, mēs vienkārši nemēram šos te 20 centimetrus, bet neesam nopļāvuši, teiksim, ļoti agri šo zālāju. Nu, plus vēl mēs varam skatīties vēl visās klimata regulācijas šos te kontekstus, jā, ka tās tomēr ir, ja ir 30 grādu tveice, un tas ilgst jau, nezinu, kā pagājušo gadu, mums 2 mēnešus nebija lietus, jā, tad īstenībā arī šī te zāle ir tā, kas kaut kāda, jā, viņi, protams, arī izkalst. Vienalgas, es nerunāju tikai par pilsētas pļāvu, bet jebkurš zālājs, viņš, protams, pakļauts saules tādai ļoti spēcīgai ietekmei un augājs neattīstās un tā, bet tad, tur nav jādzen tehnika un nav jātaisa vēl putekļi vēl pie tā visa, ja jau tā viss ir slikti un lietas nav 2 mēnešus un ir, piemēram, 30 grādu tveice. Tā kā tas ir arī stāsts par to, ka, nu, jā, kad varbūt, ka nevajag tērēt naudu un darīt lietas, kuras nevajag darīt. Nu, kaut vai arī tāds aspekts. Edgar, vārds tev beidzot. Jā. Es pēdējā laikā mēģinu palot ar helikopteru un pasīties no augšas uz lietām, un arī šeit atzūmojoties nedaudz, es redzu, ka zāles pļaušanas jautājums ir viens no jautājumiem, kas ietilps grupā, kas saucās drusciņu modes mājiņa, otrs ir lauksaimnieki piebeiguši to, ko varēja piebraukt, mežnieki iztīrījuši mežus tā, kā varēja iztīrīt, un tad dabai un maniem draugiem ekologiem sāp sirds. Un es savienoju to kopā ar tendenci ainu arhitektūrā, jo ne tikai maniem draugiem ekologiem sāp sirds, bet arī Eiropas un pasaules ainu draugiem ekologiem sāp, un tā tendence sabiedrība arī to jūt, un mainās mode, mainās pieprasījums pret to arī pret pašvaldības īpašumu, pašvaldības teritorijām, ko tad iedzīvotāji grib. Un, ja tas kādreiz prasīja, es atceros pirms 20 gadiem, ka es biju saskatījies, ka kokiem nav labi griezt galotnes nost, un es atbraucu, un tas man prasīja, nu, vēl joprojām kāds nav dzirdējis, ka kokiem nav labi griezt galotnes nost. Mēs runājam par zālē 20 centimetri, bet pirms 20 gadiem mēs griezām nost kokiem 20 metrus, un tas bija normāli. Arī Cēsīs Liepām nogriezt 20 metrus likās normāli tāda dārznieku prakse. Un to neviens nepamanīja, ja tā pirms 20 gadiem, ka mēs kropļojam kokus masveidā. Tā zāles pļaušana ir forša ziņa, jo tas ir kaut kas tāds maziņš, piemēram, pie kā mēs esam pieķērušies tagad un sakārtot vajag. Tāda tendences mainās. Un tas jautājums, kas mainīsies šī gaumes, ja paudžu spektrā, ir sākot ar kokiem, kur arī vakardien mēs skatījāmies veterānu koki pilsētā. Tātad lauksaimniecībā koki no laukiem izvākti, viņi traucē lieliem traktoriem braukāt, mežos no tiem hektāriem, kur aug vec koki, nav nekāda labuma. Un tad, kur tie koki ir, tie ir kapsētas, alejas, parki, pilsētas, dārzi, veci un tā tālāk. Un beigās tās ir tās patvērumu saliņas, kur, lai tev abolē nav jāmīlējās ar brāli vai māsu visu laiku, un tad tur viņai lēnām nobeidzās, tad viņai vajag, ko var dabūt vēl. Un ainu arhitektūra tā tad nāk palīgā, ārtelpa nāk palīgā, pilsētvide nāk palīgā. Un mēs redzēsim arvien vairāk vecus kokus, kuri iespējams būs pat bīstami sabiedrībai, bet sabiedrība norīs to. Tas tāpatās kā braukt pa šoseju, kur nav sadalošā josla, bet var fūri iebraukt mūsu joslā, un mēs aizem bojā. Arī šie vecie lielie koki paliks kaut kur mēs teorētiski varam ciest no viņiem, jo viņi būs pēdējie, lai viņai nav jāmīlējās ar savu brāli, ar kaltai vabolai vai kaut kā tā. Nu, tāds, es tā to sev skaidroju, bet tātad koki, arī cēlmi mums joprojām ir jāizfrēz ārā. Es nezinu, kā ir Cēsīs un Rīgā, bet es zinu, vai jūs par to domājat, runājat, bet joprojām tiek pieprasīts izfrēzēt arī cēlmus. Ja, tad, ja nozaļās koks, cēlmam jābūt ārā, lai kāds nepakrīt un tā tālāk.
kas arī ir akal, kāds tur var dzīvot, noārdīt un ēst un tā tālāk. Koki, celmi, koku lapas, un man pēc tam nāk klāt zāle. Tad vismaz tāda grupa ar jautājumiem, kuriem mēs ķersimies droši vien ātrāk vai vēlāk klāt. Viena pašvaldība varbūt ātrāk, otra vēlāk. Feinika, Rīga arī ar saviem sastūšiem noteikumiem koku kopšanā, ka nevar nocirst kokiem saknes, kokiem ir aizsarga josla. Pirms pāris nedēļām tādus ir pieņēmuši, un tas ir revolūcija. Es domāju, ka CES un mazākas pašvaldības ātri reaģēs uz to, jo jau Rīga to ir izdarījis, tad mēs tā kā laukos esam, vai Dobelē, tā kā čuhņa vai kaut kā. Un tur būs droši vien tas Rīgas galvenais čalis ciemā, vienalga, vai viņš nopirk mopēdu vai kaut ko, un tad pāriem puišiem arī gribās. Feinika, ka tas ir dabas tādā jautājumā, kad Rīga rāda modi, un gan jau CS ar kaut kur parāda, es viss nianses nezinu, bet izmaiņas būs. Jūs slīpiem kokiem rāda, jā, slīpie koki arī, starp citu, dabas daudzveidībai feini. Bet jūs esat arī nopļaujuši zāli. Ja? Tas par to galvu mēs sēdējam taisni izstāst, kad aizvakar vai vakar vēl ir nopļauts, lai ir sakārtots. Ja? Tā moda joprojām arī cēs komunālās dienas baidās, ka atbrauks tik daudz viesi, un ka mēs neesam sapļaujuši, par ko par mums padomās. Un tam vajag gadus, un labā ziņa ir, ka kādreiz, es teicu, kokiem galotņoja galvas nosgriez nost, un pagāja 11 gadi līdz, bija redzams izmaiņas. Labā ziņa, man liekas, ar zāli 5 gadu laikā ir pilnīgi mainījusies situācija. Pirms 5 gadiem smaidīt cilvēki. Viss taču ir ērcēs, kā var nenopļaut. Un tagad mierīgi Rīgas centrā, daudzās pilsētas centros, un man liekas, tur arī ir risks kaut kur aizpildēt uz otru pusi, un man pašam ir šī atbilde 50-50. Tā kā es zīmēju dārzus, vai tad 50% pļaujam, un manā privātajā situācijā ir tie futbolisti, kuri man piespiež nopļaut, jo garā zālē grūti spēlēt futbolu. Aizgāja tālāk, un viņu dēļ esmu spiests nopļaut vairāk. Bet es atradu, ka iebraucamais ceļš, viss, kas man arī tāds, viņā es ļauju augt zālē. Un arī tām smilgām, graudzālēm, visām pārējām, kad, ja man nevar tur zālīt, ir jau sīkiem jāspēlē tā bumba ir, un patiešām grūti paspēlēt ir garā, tad es atrodu citas vietas. Un citas vietas ir taciņas uz kompostējot, un ja tādas pat no vārtiem sākot iebraucamais ceļš, kur mašīnas stāv, viss ir neuzliekot bruģi. Ir grāns, kurā es ļauju augt ceļmalu lapām un daudzām citām sugām. Jā. Kaut kā tā? Jā, mēs jau ļoti ātri esam sapratuši un pietuvušies tam, ka zāles pļaušana ir tikai viena prakse, kas reprezentē veselu milzīgu jautājumu loku, un tā ir saistīta arī ar mūsu skatījumu maiņu, ar to, ko mēs uzskatām par skaistu, arī ar mūsu sakoptības konceptu. Un kāds no jums jau minēja, ka citur pasaulē ir jau šī te mode daudz vairāk. Šeit ir daži piemēri. Tā viena doba ir no Tartu, otra bilde ir no Viļņas. Tā josla, kas pa vidu. Es speciāli paņēmu Lietuvu un Igauniju, lai tā kā kaimiņi. Šīs ir Glazgovā un Līdsa. Tāpat arī Helsinkos ir veselā pilsētas pļavu programma, un, ja es pareizi sapratu, viņi vispār pļauj tikai 2 reizes gadā, un tur ir liels uzsvars arī uz klimata pārmaiņu mazināšanu un uz oglekļa krāju. Kā jūs domājat, kas ir, vai jums ir kāda, atkal vēršos pie Viestura un Ineses, vai jums ir kāda vīzija, kā jūs redzat mūsu pilsētas attīstamies tālāk šajā pļaušanas, nepļaušanas ziņā, vai cilvēki paši varēs savos pagalmos, privātajās teritorijās veidot pļaviņas vai ceļmalas, mēs arī varēsim redzēt mazāk pļautas? Patiesībā mēs ejam jau tajā virzienā. Un kā es teicu, mēs vairs ar esošiem noteikumiem neregulējam pie mājām 20 centimetru zālājs. Jo mums nav nekāda pamata to darīt. Ja cilvēkam liekas skaisti un viņam tur ir izveidota pļaviņa, tad viņam ir pļaviņa. Ja? Un kamēr nav invazīvās sugas, tas ir tā sarkanā lampiņa. Par šīm ceļmalām, jā, mēs neesam līdz tam vēl tikuši, bet, protams, kad saņemot šādas te fotogrāfijas, un ļoti efektīvi strādā tas, ja kaimiņu pilsētā tas ir, tad kāpēc mums vēl nav? Ja, un šādas, un mēs zinām, mums tur tāda veselīga, teiksim, tur konkurence šo tad mēdz būt ar Valmieru, ja Valmierā ir skaisti sasēdz gar malām, tur facēlīs zied un tā.
kāpēc mums tā nav vēl? Ja? Vai, piemēram, respektīvi, es varbūt bišķiņ kariķēju, bet tādā labā nozīmē mēs ejam uz to. Un patiesībā šogad mēs ļoti ātri norēģējām, tur man jāsaka paldies arī kolēģim, mūsu parkos ziedēja ļoti skaisti mazās puķītes, ja? Un kārtējo reizi jau nāca tas periods, kad ir jādarbina pļaujmašīnas, un viņš uzdeva jautājumu, kāpēc mēs nevaram pēc iespējas ilgāk paturēt šīs ziedošos mauriņus. Un mēs ātri norēģējām, un mēs nepļāvām. Un tas ir tādā mazā vietā, tu to varbūt vari ļoti ātri un operatīvi dot komandu, kad atstājam tos skaistos zālājus, lai viņi tur zieda. Tā kā es domāju, ka tā maiņa notiek, un mēs iesim šajā virzienā. Rīga mums ir pietiekoši plaša kopumā, ja tā var izteikties, un tur atšķirās apkaime no apkaimes, ceļmala no ceļmalas. Man liekas, ka šobrīd vēl tas kopējs pieprasījums, ja mēs runājam par ceļmalām, ir būt viņām, tā teikt, supertīrām. Tiklīdz redz garāku balandu vai kaut ko tam līdzīgi, mēs momentāli saņemam sūdzības ārprāts, kāpēc neesat izpļāvuši. Ja? Sliktais efekts, protams, ir, jo garāka tur zāle, jo vairāk tur, diemžēl, samet cilvēki visu, kam tur nevajadzētu atrasties. Ja? Līdz ar ko es domāju, ka mēs tādās ceļmalās visticamāk turpināsim, kur iespējams pļaut. Bet runājot par to, tur bija tās dažas foršās bildītes, ja mums atceramies, ka Rīgā ir ielas, uz kurā principā vairs nav iespējams iestādīt kokus, ja? Bet ir nepieciešams veidot kaut kādu zaļumu, tāpēc, ka putekļi, tāpēc, ka vispārējais, ja? Un es domāju, ka mēs aizvien vairāk iesim uz tādiem risinājumiem, kur mēs varbūt negluži pļavas stādus, ja, bet kaut kādas tādus krūmveidīgos stādus organizēsim tuvu ceļa malām vai tur, kur vienkārši fiziski nevar izveidoties tā melnzeme un normāla augsne, ja, teiksim, tādās ielās, kur viss ir, tā teikt, zem zemes pilns ar komunikācijām, kur ne pa labi, ne pa kreisi. Ja. Jo mēs mēģinājām arī kokus stādīt kādu laiciņu apakaļ Čaka ielā. Tas varbūt ne līdz galam veiksmīgi mums izdevās, neskatoties to, ka tur tās sugas bija piemeklētas un tā tālāk, un tā joprojām viņi neiedzīvojās. Ja? Un, ja es pareizi saprotu arī no Nelanda kunga, tad kokiem augt atsevišķi vienās kastēs esot ļoti grūti, tas tāpat kā cilvēkiem vieniem pašiem dzīvot vienā mazā istabiņā. Ja? Tas tāds jaunākais pētījums, ja? Viņiem patīk saķerties ar zariem, ar saknēm kopā justie blakus. Jā, un tas savukārt nepatīk ūdensvadiem, jo ūdensvadi mēdz sabojāties, tāpēc, ka koku saknes aptver teiksim, to. Ja? Līdz ar ko mēs aizvien vairāk mēģinām meklēt tos kompromisus savā ziņā, es viņus liekam sauktu pa kompromisiem, skaidri apzinoties, ka tam zaļumam dažādu apsvērumu dēļ pilsētas vidē ir jābūt klātesošam. Ja? Kas man personīgi pašam patīk? Man, piemēram, pašam patīk, kā mēs veidojam parkus. Ja? Tur mums ir liels atbalsts Rīgas dārzi un parki, vai precīzāk Rīgas meži, ka mums ir puķu dobes, pat tādas specifiskas, kuras nepārtraukti saņem godalgas. Ja? Un šogad mums pat ir ceļojošā ekspozīcija, kas saucās Krāsainās pasakas. Tur var sameklēt visvisādākos ziedus Rīgas parkos. Ja? Un tas smagākais, protams, ja mēs zinām kādu baltu puķi, un varbūt arī kādu sarkanu puķi, un varbūt par kādām zilām puķēm esam dzirdējuši, tad eksperti teica, ka brūnās puķis atrast diezgan sarežģīti, ja? Bet kaut ko tādu viņi ir izdomājuši iestādīt. Ja? Un manuprāt, tas ir foršas iniciatīvas, caur kurām mēs tā kā arī paši un mūsu bērni var iepazīt tos augus, kurus mēs varbūt netik bieži iesim skatīties tajā botāniskajā dārzā. Jā, un man pavisam praktisks jautājums pašvaldību pārstāvjiem. Viens no argumentiem, ko mēs arī mēdzam izmantot, aizstāvot pilsētu pļavas, ir tas, ka tas arī samazina izdevumus par pļaušanu. Vai tā ir? Jā, tā ir. Jā, un arī tās, kas nav dabiskās pļavas un nav nopļautas, mēs vienmēr varam teikt, ka tās ir dabiskās pļavas. Es, protams, mazliet ironizēju, bet tas, ko mēs īstenībā izrunājām gada sākumā, ka tur, kur mums ir dabiskās pļavas, mums vismaz vajadzētu mazliet ar tām norādēm pastrādāt, proti pateikt, ka tās ir dabiskās un kas te aug. Jā, tur gan mēs esam noslēkojuši. Tā jau mēs strādājam, mēs liekam norādes, starp citu nesen mūsu dabiskajās pļavās, pilsētas pļavās, tur bija tāds izveidots stends ar augu zīmējumiem ļoti skaistiem, un to plāksni nozaga. Tā kā ir cilvēkiem interese par skaistiem augu zīmējumiem.
kas Drēliņkalnu pļavā, jā, Purciem iedzīvotājs kāds varbūt ir pielicis mājās pie sienas. Bet Rūta, es gribētu, lai tu pavisam īsi izstāsti, kā veidojas pilsētas pļavas, jo varbūt visi klātesošie nezin, kāds ir šis process un ka tas nav vienkārši tā, ka mēs atļaujam kādā vietā augt augiem un nepļaujam. Nu, tas pats pirmais gads, kad mēs veidojām, tad pirmkārt mēs sapratām to, ka jau no paša sākuma ir jāiesaist sabiedrība pilsētas pļauju veidošanā. Un tas sākuma posms bija tāds, ka mēs uzrunājam visas apkaimju biedrības, lai viņas iesūta pašvaldībai piederošus gabalus, kas tiek kopti kā mauriņš, kas regulāri koptas platības, bet kurās šī apkaimju biedrība vēlētos redzēt pļavu tā vietā. Un tad tās platības tika izvērtētas, tur bija, teiksim tā, no ekoloģiskā viedokļa bija veiksmīgākas un netik veiksmīgas. Arī tas ir tāds fakts, bet negribējās, ja kāda apkaimju biedrība ir iesniegusi, teiksim, 3 teritorijas, tad kādā no tām vienām tad vajadzēja tur tiešām atrast to un mēģināt ierīkot šo pilsētas pļauju. Un tad nākamais iesaists process jau bija arī tas, kad tad katrai pilsētas pļavai no tām ekoloģiskām zināšanām, kas ir uzkrātas ejot pa dabiskām pļavām, tad skatīties, kas tad ir tas, kas tur būtu spējīgs augt, jo pati tā galvenā doma un ideja ir tāda, lai šīs pilsētas pļavas ar laiku kļūst par tādu tiešām bioloģiskās daudzveidības oāzi pilsētvidē, kad viņai ir arī tā ir tā kā sugu patvērumu vieta varbūt tiem pašiem pļauju augiem, kas ir tiešām pļavas mums tātad izzūd, jā, bet lai mums ir vieta ainavā, kur saglabājas šīs te sugas un tās tie saucamie tādi kā atspērienu punkti sugām. Jā, bet skaidrs tas, ka tiešām ne visas teritorijas ir tādas ļoti veiksmīgas no tāda apstākļa, ka reizēm tā augsne ir pārāk auglīga. Ja? Vai, piemēram, tas, ka Rīgā ļoti bieži ir tas, ka kaut kas ir nolīdzināts. Tad tur apakšā ir īstenībā milzīgs kultūras slānis, tad ir atvesta kaut kāda zeme no nezinu kurienes. Un tiklīdz tu, piemēram, tas pļavas veidošanas process paredz to, ka rudenī pļava tiek sēta, un tad tur izlien stikla gabali, ķieģeļu gabali, betona gabali, asfalta gabali un vēl visādas šādas brīnišķīgas kultūra lietas. Ja? Un tas, protams, arī, kā lai saka, augam jau tas netraucē, bet teiksim, iedzīvotāji pirmos gadus to redz, un tas arī var neizskatīties ne tik estētiski, nedz arī, kā lai saka, arī apsaimniekotājiem, kas ir Rīgas meži pa lielam visās teritorijās, arī tas ir apgrūtinājums. Un Edgars jau minēja par to, ka kokiem ir grūti, ja, bet arī zāles pļaušana arī mēdz būt tāds diezgan liels izaicinājums, jo tur ir visas tādas akas paslēptas un tā. Bet pats izveidošanas process, tātad katra pļava ir kaut kas īpašs un ļoti tiek piedomāts pie tā, lai tur tiktu iesēta tādi augi, kas tur arī būtu spējīgi augt. Un tad arī apsaimniekošanas režīms. Ir tādas sausās pļavas, tad to varbūt tās šajā brīdī var pļaut tiešām pat vienu reizi gadā. Un ir tādas auglīgas pļavas, kas ir jāpļauj 2 reizes gadā. Un ar to, ka vienreiz rudenī ir iesēts kaut kas, ar to viss nebeidzās, jo tāpēc, ka katra pļava tiek vairākas reizes inventarizēta, visas augas sugas piefiksētas, jo skaidrs, es jau saprotu, ka pašvaldība prasīs no manīm, cik bija un cik tagad ir un kas mainījās. Un tas ir pareizi, tas ir loģiski. Īstenībā es to visu tā saprotu. Un man atbildība tad iet un skaitītās puķis katru nezāli, zāli, jebkuru augu sugu. Un tad arī vērot. Un skaidrs, ka tās pļavas, kas ir, piemēram, kur ir redzams tas, ka neveidojās. Tā tad arī nav jābūt tādam ļoti, es neesmu tāda ļoti ietiepīga, ja tad tajā vietā, nebūs tā pļava, tad veidosim kaut kur citur, kur varbūt tā perspektīva ir lielāka un labāka. Un tas jau ir tāds, pēc gada saprot to, ka jāiesēj vēl zvaguļi, kad vēl tas ir jāizdara, vēl tas ir tā kā, nav tāds,
Rīga nekad nav gatava un pilsētas pļava arī nekad nav gatava. Ja? Tā kā tas ir tāds pieskatāms process un skaidrs, ka tā ir, diemžēl, arī tā pieredze, pasaules pieredze. Nu, nav tā, ka tu vari paņemt 1:1, to, kas ir kaut kur Vācijā vai Austrijā, tur izdomāts, ka tagad to varētu paņemt un pārcelt uz Latviju. Un, tāpēc arī ir diezgan daudzas lietas, kas ir jāmācās. Tā pieredze mums pašiem ir jāveido, bet tas ir atkal tāds ļoti interesants process, ja, kuram stāvēt līdzās un saprast to, ka... ko darīt savādāk, bet vēl ir arī tāds cilvēciskais faktors šeit, jo reizēm es varu sagatavot plānu un domāt to, ka tagad tam plānam būtu jāīstenojas šādi, bet uzrodās slepenie pļāvēji. Un atnāk un jau 3. reizi paņem un nodīrā man to pļavu un tas nekas, ka es jau pēc pirmās reizes atradu to slepeno pļāvēju un pateiku, es lūdzu tā nedarīt, jo tur ir atsevišķi noteikumi, tur ir zīmīte un pat skaistais puķis teicis vēl stāv un vienalga, tas traktorists kā brauc pāri. Bet es to tā, kā lai saka, saprotu to, ka tas tiešām ir tāds process, kamēr vēl sabiedrība arī to pieņems un spēs mazliet vairāk šim te visam adaptēties. Ja? Un mēs arī izmantojam arvien vairāk jaunas metodas, piemēram, zāles pārnesi. Tagad veiksim nākamnedēļ 2 pilsētas pļavas tiks ierīkotas ar citu metodu, nevis ar sēkliņu vākšanu. Bet, katrā ziņā, kas ir būtiski... Ar implantiem tad? Nē, tas nozīmē to, ka īstu skaistu dabisku pļavu Rīgā Vecdaugavā nopļaus, zāli uzreiz saliks piekabē un atvedīs uz vietu, kas jau sēcēta, jau sagatavota, jau šobrīd jau gaida. Un tad atkal tāds senču process, ko mēs varam paņemt no senčiem, tad es iešu ar grābekli, ārdīšu, ja, jo tie mūsu senči īstenībā tiešām atraduši bija to ideālo modeli, kas bija tas, kas tām pļavām ir vajadzīgs. Ja? Tātad pakāpeniska pļaušana, zāles žāvēšana turpat uz lauka, regulāra ārdīšana un sēklas paliek turpat, kur viņas ir. Un, protams, vēl tur lopu pārdzīšana, par kuru es pagaidām Rīgā vēl lopus, tā teikt. Viss vēl priekšā, jā. Jā, tas vēl viss priekšā, bet skaidrs ir tas, ka ir tādas... Tas ir tāds visu laiku līdzdomājošs tāds process, kurā ir jāmācās, daudz kas ir jāmācās. Jā, un uz to izkaisīšanu, pļavas izkaisīšanu Rūta arī gaida brīvprātīgos. Tā kā mēs aicināsim. Manuprāt, ļoti skaisti, ka cilvēki arī var augt kopā ar pļavu un arī vērojot to, kā pļavas pilsētā attīstās, mēs redzam arī tās, kad iziet cauri dažādām emociju fāzēm sausajā laikā. Pagājušajā vasarā pļavas neizskatījās diez cik labi, un tad bija zināms rūgtums un vilšanās, un tad atkal šogad pļavas uzzied, un ir liels prieks, un ir varbūt veidojas tā izpratne, ka pacietība atmaksājas, un pļavā nekas nenotiek ātri. Un runājot par implantiem, mums ir viens implants, pļavas implants, un tas ir tieši medicīnas muzejā, kā jau medicīnas muzejā, kur Rūta atveda pļavu no Liepājas? Nē, no Liepājas es atvedu uz zooloģisko dārzu, un tas implants dzīvo vienkārši izcilu dzīvi. Viņš tiek noganīts ar ponijiem zoodārza. Tā kā absolūti brīnišķīgs implants, bet toties medicīnas muzeja implantā es atradu šogad pirmo orhideju pilsētas pļavā. Tā kā, tas ir tad ar velēnu pārnesot. Viņi tur nebija 2 gadus redzama, bet ir vīru dzeguši puķi, neziedēja, bet vismaz kā suga ir konstatējama. Un, jā, tā kā tas pļavas prasa pacietību. Mēs gribam, mums tā bišķiņ arī jāmaina tā paradigma ar to, ka mēs iesējām kaut ko, un tagad mums būs viss uzreiz šobrīd gatavs rudzupuķēs un magonēs, un tā, mīļie, tas rudzupuķis magonis, tās ir tīruma nezāles, to prasiet lūdzu no lauksaimniekiem, lai tās saglabājās, jā. Bet, ja mēs veidojam šo te pļavu, tad tiešām tā ir tāda, tur ir ļoti jābruņojas ar pacietību, jo nekas nenotiks 1. gadā, 2. gadā, pat arī nekas īpaši vēl nebūs, jā, tā kā tas ir palēnām, bet tad jautājums, kur tad mēs skrienam? Mums jau nekur nav arī jāskrien.
Atkāpsimies varbūt tagad nedaudz pēc Edgara ieteiktās helikoptera metodas, jo pļavas patiešām ir viens no jautājumiem, kuru, kā mēs redzam, var attīstīt, sadarbojoties ar pašvaldību, mainot šos noteikumus, bet kādas vēl prakses, kas sekmē bioloģisko daudzveidību pilsētā, būtu tādas, kuras būtu vēlams ieviest vēl bez pļavām, bez augiem, kurus atstāja nepļautus. Te es vairāk arī uz Edgaru un Rūtu skatos, un tad jūs pēc tam varētu komentēt, kā tas izskatās no jūsu no puses. Es uzreiz cēsinieki. Ja? Jūs ir kāds no cēsiem? Ja bijis tev Valmiera atbraukus? Cēsis ir? Man bija vakardiena intervija, man teica, ka cēsīs kapos kokus sagāz vētra. Tad jūs kāds cēsnieki gribat, lai viss iztīra vai kaut ko atstāja no tiem, kas ir nogāzti? Jā, tas ir tas brīdis, ja iztīrīs kā parasti, tad būs diezgan tukšs. Un tie brīži pēc vētrām ir tie, kad mēs varam darīt drusku savādāk nekā līdz šim esam darījuši. Es neesmu bijis cēs kapos, varbūt patiešām tur neko. Varbūt ir jāizbrauc, varbūt, ka tur... Bet ir šis tas, kas ir nolausts, varbūt 2 metru augstumā, vēl kaut kā, un tad tas celmas jautājums paliek vai nepaliek. Un es 3 dienas esmu ar zviedru entomologiem norunājies, nodzīvojies, un tāpēc es šobrīd esmu to uzlikts, pamanīt tās iespējas, kas ir, un nerīkoties tradicionāli. Un tradicionāli mēs to visu sazāģējam, arborists novāc, aizved, jo tas ir tas, ko sabiedrība pieprasa. Un uz kapiem daudz iet gados vecāki cilvēki, un jo grūtāk tur būs, visdrīzāk tas varbūt ir bērnu dārzā, skolā, un kaut kur pie jauniešiem vieglāk būs kaut ko atstāt, pamainīt. Un tie stāsti man ir diezgan daudz, bet koki ir lielākais spēlētājs. Pēc tam, protams, par krūmiem un mazākām pa lapām ir daudz tie veidi, kā atdarināt dabu. Un dabai, protams, patīk, ja ir viņas noteikumi, nevis mūsu izdomātie noteikumi. Un tie kritušie koki, ja mēs ar viņiem tiksim galā, ka mums ir ok, kad ir liels, varens nogāzies koks kaut kur, kurš mums, piemēram, neļauj pa to pļauju vairāk skraidīt brīvi, bet vai Piņķos pie mūzikas skolas viņš nogāzās tur, kur bērni spēlēja mūzikas instrumentus, un tad bērniem jāiet starp tiem zariem un jāspēlē tie mūzikas instrumenti. Bet viņš ir gadu nostāvējis. Neskatoties to, ka ir dažādas intereses, un pensionāru biedrība ir vairākas reizes protestus rakstījusi. Un man liekas, tas ir tāds interesants posms, kuru mēs visi redzam, tāda pārliecība maiņa par to, kas ir skaists, kas ir pareizi. Un man liekas, ekologi ir izdarījuši lielisku darbu, un ainu arhitekti, arboristi un vispārējie, kas darbojās, un pašvaldību cilvēki to pārņem, mēģina, eksperimentē, dabūna pa mīzu, vienmēr kāds sūdzās, kāds, kas met ar kaut ko, ar vārdiem vai tomātiem. Un izturība forši, ka jauni cilvēki, kas par to atbild, un tad viņiem arī ir vieglāk pieņemt un ātrāk pieņemt pārmaiņas. Ja kādā pašvaldībā ir cilvēks, kas tulīties pensijā, es izvilkšu tos 3 gadus, novācot visus tos kokus. Jo es visu mūžu esmu to darījis, un man vieglāk nevis tagad mainīt visu tam, kam es ticējis. Un arī man ir 3 dienu rezultātā, man ir lauziens. Katru reizi laužu sevi par to, ko man iemācīja. Un tas interesantākais, ka es savas dzīves laikā jau 3 reizes, un tas, ko es arī tagad varu iebraukt galībās, ka vispār jau piemēram kokiem, tad, lai krīt, bētas laikā sēžam mājās, ja kādu nositais, labi, cilvēki pa daudz uz planētas Zeme. Ko ekologi saka, ja man vakar arī no dabas aizcības pāru, lai taču nositā pilns ar tiem cilvēkiem, visām vabolēm kā pirs, un var otrā galībā ieiet iekšā, vai ne? Un tad mums jāsadala šeit teritorija, kur ir tā, kur mums vajag vētras laikā tomēr pārvietoties mums arī kā ar savām prasībām, un ir, kur mums nevajag. Un arī pa zāles pļaušanu, kur mums jāspēlē tā bumba jauniešiem Ziepniekalna vai kaut kur tikko bija. Tur, nezinu, 100 bērni ārā. Skaidrs, ka viņiem vajag kaut kādu teritoriju, kur izdzīt to temporu. Viņi tur ar salauztiem ozolu, kaut kādu zari mētājs, ar tiem iet dankani, zobeni, ņinzu cīņas. Arī tādu zarus nenovākt. Un tad ir citā vietā, mēs gribam kaut ko tur uzvilkt zemē, un nevar nevienu zaru staigā pa parku atrast. Neviena zara nav. Protams, arī bērni tad netiek pie tiem zobeniem un kaut kā tā. Tātad atstāt zarus, lai bērniem ir zobeni, un bērni zināmā vecumā, viņi visi, vai viņus māca vai nemāca, viņi spēlē zobenu cīņas, atstāt lielos kritušos kokus. Tam bērnam viņš ir visu laiku tā aino bijis, cik viņam gadu 3, 5, 6, apzināti tātad uz pusi mazāk. Viņš gājas tā muzikas vēl vienmēr, tur ir 3 lielas liepas, un viņš tagad 2 lielas un 1 nogāzusies. Nav totāli savādāk, un viņam ir tāda zinātkāra. Un vienmēr lentiņa ir apkārt, un jau griež klucīšos un ved prom, bet tagad ir gadu nostāvis. Caur to ir izdzīvojušies visi piņķi bērni,
dažas 10 reizes, un viņi zina, kā paliet pa nogāstu koku, un kāds ir praulis, kāds ir, un tā liepa sāk attaukt, un tad būs, iespējams, nākamie 100 gadi tam kokam. Jā. Inese, Viestur, kāds jūsu skats uz Edgara stāstīto? Ļoti patīk. Bet es tagad pateikšu no tās praktiskās puses. Man ļoti patīk, ka nav melns un balts un ka mēs ieraugam radošus risinājumus. Ja mēs runājam par vētru, tad visticamāk, ka būs tieši tas, ko... Un tas nav tālu. Starp citu, tur var aiziet. Tur aizbraukt nevar, bet aiziet. Jo tur nelaiž baigi daudz klāt, jo tur vienkārši ir gājis koridors pāri un ir viens... viss, kas ir bijis ceļā, tur ir milzīgi iespējams ar zīmītēm, ar skaidrojušo darbu. Jā, bet tas, ko es saku, tur droši vien tiks tas variants, kad viss tiks skaisti tīri iztīrīts, lai var visur piekļūt celiņiem un arī tajā skaitā cēlumus afrēzēt, izņemt ārā un tā tālāk. Bet ko es gribu teikt šajā sakarā? Man liekas, tā ir viena tāda liela lieta. Es ienācu pašvaldībā pilnā slodzē strādāt pirms 2 gadiem un pēc 16 gadiem privātajā sektorā darba. Un tas, ko es redzu, kas ir milzīgs izaicinājums pašvaldībās, cilvēkiem braukt pasaulē un redzēt labās prakses. Mācīties un mācīties gan to, kā nevajag darīt, gan arī to, kā vajag darīt un tikt klāt zināšanām. Un, man liekas, tas, Edgar, ko jūs stāstat, ieraudzīt tās lietas, ka uz to kritušo koku tu vari paskatīties kā uz vērtību, kurai tu pat vari varbūt kaut kādu funkcionalitāti pieskrīt, gan no dabas viedokļa, teiksim, saglabāt, gan bērnu laukumiņš, gan kā bērnu laukumiņu nesertificētu. Bet pārbaudīt. Viņus visus var pārbaudīt speciālists un arī tur pie piņas skolas tik nozāģās tas, kas ir bīstams. Tā ir tāda viena lieta, pie kā mums ir ļoti, ļoti jāstrādā, ka mūsu publiskajā sektorā cilvēkiem ir jāļauj mācīties un jāļauj braukt, redzēt pasaulē, kas notiek. Mēs ko daram? Mēs sakam, atkal brauks komandējumā, tērēs publiskos resursus, nekur nebraukt. Un tad mēs esam bišķiņ tādi, piedodiet, es varbūt tā ļoti vulgāri izsakos, bet tas ir milzīgs izaicinājums. Tā ir viena lieta. Es jau dzirdēju, ka jūs bieži braucat uz Valmieru. Ja, un otrādi. Kādreiz uz Rīgu braucam arī, tad, kad mūs palaiž. Nē, mēs braucam un, protams, ka skatāmies un lasam, kas notiek pasaulē un arī ņemam informāciju no avotiem. Bet arī, starp citu, svešvalodu zināšanas, tas arī ir viens izaicinājums pavisam dzīves. Bet otra lieta, ko es gribu teikt, skatoties, tātad mums ir zālāji, mums ir pļavas, mums ir apstādījumi, bet mums ir tāda lieta kā ūdeņi, piemēram, un mums ir, tagad mēs Cēsu pašvaldībā pirms gadu pasūtījām tādu dīķu izpēti, arī šajā parka dīķī tika veikta zinātniskā nozveja un vēl vairākos dīķos, un tur tika skatīts, kas notiek ar zivju sugu daudzveidībām, un kāpēc šis skaistais dīķis, kurā ir pat skatuvi šogad uzbūvēti, ir tāds, viegli, tādā dīvainā krāsā, kāda viņam nevajadzētu būt, ja? Un tad mēs sākām skatīties, ka īstenībā arī dīķi ir brīnišķīga. Viens ir tas, ko viņi pilda no tāda ekosistēmas pakalpojumiem, bet otrs ir, kad arī tā var būt cilvēkiem aktivitāte, un mums eksperti ieteica, ka varbūt mēs varam taisīt to saucamo street fishingu, atjaunot kādu skaistu dīķi, ielaist tur skaistas zivju sugas iekšā dažādas, un var iet, piemēram, un pēc darba aiziet, iemest makšķeri un kaut ko izvilkt un iet mājās, un pat sacensības var organizēt. Un tā kā mēs varam skatīties visapkārt tās iespējas, ūdeņi ir vēl viena vieta, kas arī ir dabas daudzveidības elements, un arī pašos ūdeņos ir dabas daudzveidība. Tā kā mums ir sava stratēģija, kā mēs arī attīstīsim dīķus. Ja mēs runājam par pilsētu, bet tā kā mēs esam Cēsu novadā, un Cēsu novads ir milzīgs šajā brīdī pēc administratīva teritoriālās reformas, tad mēs runājam par dabas daudzveidības saglabāšanu ne tikai pilsētu teritorijās, bet arī tas, ko jūs teicāt par to, ka lauki, un lauki dabai, bet mums ir savi meži, arī pašvaldība ir savi meži, kas ir 2500 hektāru, ne tik daudz kā Rīgai, bet tomēr mums ir 63 ezeri, 8 upju posmi, kopā 363 ūdens tilpes, kas prasa apsaimniekošanu. Tā kā arī tas ir milzīgs resurs, kurš ir jāvērtē, kā to saglabāt, kā to gudri apsaimniekot, lai mēs to varētu arī nodot nākamajām paaudzēm. Jā, Viestur, kā ar Rīgu, Rīgas tik parkiem daudz ezeru, un kritalām? Man liekas, nav. Kā jums... Man liekas, ka kritāls varēs redzēt Rīgas parkos.
Nu, laikam jau vēl kāds laiciņš būs jāpaciešās, jo arī mums cita starpā kapi pēc vētrām ir pietiekoši liela problēma. Nu, tur patiesībā katra koka, ja tā var teikt, par rīcību pēc katras vētras faktiski mēs konsultējamies vienmēr ar arboristiem, ko tur var izdarīt, ko tur nevar izdarīt. Bet atceramies, ka no mūsu speciālista viedokļa pirmā vietā ir tas, vai tas koks nerada bīstamību. Ja? Nu, tas ir pats primārais. Ja? Nu, un tad ir pēc tam nākamajā lēmumi, vai tad mēs tā teikt pilnībā vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Bet mēs skatāmies pietiekoši saudzīgi. Nu, tam, protams, arī ir citi apsvērumi, jo lētāk ir nezāģēt nekā zāģēt. Ja? Tā ka es arī skatos no tā viedokļa, drusciņi varbūt ar ironiju, ja? Bet mūsu kontekstā, un arī ir īpaši tad, kad ir ziema vai kaut kas tam līdzīgs, nu, tur var rasties bīstamība, un mēs mēģinām skatīties to, lai, teiksim, kapiņos vai parkos nekādā gadījumā netiktu apdraudētas dzīvības. Ja? Tas liels jautājums, vai kaut kur ir arī mazāks pašvaldības, kur stāv beigti koki, un braukājot komandai mēs to redzēt, un aizbrauc Kopenhāga, Helsinki. Mums arī, mums ir... Liels beigts koks, es zinu, ka kaut kur stāvs, un tad viņš kā mākslas darbs, bet ka nav mākslas darbs, ka vienkārši nogāzies, un tur pirmos gads mums jāliek zīmīt, lai cilvēki patiešām nesūta visu laiku vēstules pašvaldībai, kad jūs beidzot saņemsieties, ka jūs akli esat, neredzat, pieliekot kaut kādu zīmīt, no sākuma lielāk, pēc tam mazāk, un pēc tam neliekot. Bet tas ir droši vien, es tā mēģināju atcerēt, kur Rīgā ir. Ir kaut kur Rīgā? Ir. Nu, mums ir, teiksim, nu labi, varbūt ne savvaļā. Tas būs cits, tas būs mākslas darbs. Ebelmuižas parks mums ir tāds Ziepnieku kalnā. Pareizi, Ebelmuižas parkā tikko ozoltikas nogāzās. Diškoks, tā tad ir palicis kā saka, un blakus. Un viņš tur arī nosacīti nožogots visiem informējot, ka tas... Zviedriem parādījām, viņi bija sajūta. Tas ir uz palikšu. No Zviedru laikiem viņš tur jau. Zviedru laikiem stāv, un bērni bija pilns, visi ložņāji. Viņi patiešām tas bija labs piemērs, un tur tas, ko prasījās, arī kaut ir kaut kāda... Tur bija pat maza zīmīta, bija pieliktā. Mēs viņu nesen īstenībā atklājām to Ebelmuižas parku, un tagad tur viss tādā ziņā. Tā kā notiek, teiksim, ja? Bet es saprotu, ka dabiskās pļavas ir viens solis un nākamais būs dabiskās ganības, es te sadzirdēju. Tur mums vēl ļoti tāls ceļš. Galvaspilsētas kontekstā mums tur ir ļoti tāls. Mums pirms pāris gadiem bija Ruckas muižā, tas esot bija aids ganīja zālājs, un tas bija baigi forši, jo tas ir tepat pilsētas centrā. Jā, Rūta, tagad pastāst, tu kādas tev vēl ir idejas dabas daudzveidības ieviešanai pilsētvidē. Un atkal klausīsimies, ko viesturs saka. Un Inese. Tur, kad mūsu tā mazā jaukā darba grupa ar dažādiem speciālistiem izstrādāja šo te savu piedāvājumu saistošiem noteikumiem, tad mēs arī tur runājam par lapu novākšanu, vai grābšanu, vai negrābšanu. To, ka lapas labi ir atstāt tur, kur viņas ir, un nevajag viņas vadāt šurpu turpu uz kaut kurienēm, citurienēm projām. Bet vēl viens tāds aspekts, par ko man ļoti gribās uzteikt Cēsu pašvaldību, par to, ka tiešām jūs savos saistošajos noteikumos kolosāli esat uztvēruši šo te domu, par šo te robežu, sakoptību, nesakoptību, un tad invazīvas sugas ir brīnišķīgs rādītājs tam, vai īstenībā teritorija tiek pietiekoši apsaimniekota vai nepietiekoši apsaimniekota. Un tāpēc tajā savā tā kā vides ekspertu piedāvājumā mēs arī norādījām, teiksim, 4 tādas kritiski svarīgas, tādas ļoti viegli atpazīstamas invazīvas sugas, kuras būtu labi, ja pašvaldības jau, tā teikt, neteiksim tā, ka sodītu iedzīvotājs par to, ka īpašumos viņas aizņem ar vien lielākas platības un ziedu un nogatavina sēklas, bet par to, ka, vismaz, to, ka iedzīvotāji vispār nedrīkst pieļaut, viņi tiktu brīdināti varbūt no sākuma. Tā kā tiešām Cēsis ir ļoti, ļoti liela malači, jo neviens nerunā, neviens arī biologs droši neteiks to, ka zāli vispār nevajadzētu pļaut. Tātad zāle ir pļaujama un labi to darīt 1 reizi sezonā vai varbūt 2 reizes sezonā, kā nu kur ir situācija, tāpēc, ka tiešām ir tik sausas vietas, ka tur vispār vienkārši tur nav jāiet ar to pļāvēji, viņam nav ko darīt. Tad
tas, ko gribētos redzēt, ir tas, ka ir šī tiešām pašvaldības iesaistās invazīvo sugu ierobežošanā. Un kā vienu lielisku piemēru, ko veica pagājušajā sestdienā Bieriņu apkaimes biedrība, tātad Bieriņos kolosāla biedrība, aktīvisti lieli. Viņiem ir brīnišķīgais Mārupītes parks, un tad, kad viņiem vajadzēja pieteikties uz lielo talku, viņi secināja to, ka mēs esam tik kulturāli, ka mums te nav nekāda atkrituma, ko vākt, un vispārībā, bet vajag taču kaut kādu biedrības pasākumu rīkot, vai ne? Kaut kā, lai tie cilvēki neizšķīst, jo tās talkas, apkaimju biedrību talkas, tas ir viens no veidiem, kā saliedēt šo te biedrību. Tas ir ļoti, ļoti tāds nozīmīgs tāds moments. Un tā kā apkaimju biedrībā ir tāds kolosāls biologs Jānis Birzeks, un viņš teica, bet mēs taču varam kaut ko darīt ar invazīvām sugām. Un patiesi tātad šī biedrība pagājušā nedēļā pulcējās, un viņi gar Mārupīti ierobežoja 3 invazīvās sugas - puķu sprigani, robīniju un sahalīnas sūrani. Un, tad, tas arī tāds veids, ko var darīt sabiedrība, un tas ir milzīgs īstenībā arī ieguldījums dabas daudzveidības saglabāšanā, jo tad invazīvas sugas, kas arvien vairāk un vairāk ienāks mums, diemžēl, ir tas, kas to apdraud, un jo vairāk mēs iesaistam sabiedrību, uzliekam arī tādu kā pienākumu gan pati pašvaldības sev, gan arī iedzīvotājiem, un saskatīt arī tajā tiešām to pozitīvo momentu. Tad, kā mums jau Latvijas dabas fonds arī vairākus gadus jau aicina pirms jāņem tur iet un plūkt lupīnas, jā, tad tas ir vienkārši veids, kā cilvēks var atpazīt šo augu, bet jau uzreiz tas ir kaut kāds apziņas mainīšanas veids, un tā ir laba sajūta. Cilvēki jūtās labi tad, kad viņi ir kaut ko labi izdarījuši, jā, un tas, man liekas, arī, tā ir tāda laba sadarbība, ko mēs varam veikt arī. Tātad šī invazīvo sugu ierobežošana. Jā, tā tad es redzu, ka mums ir dabiskās pļavas, kritalas, ūdeņi, arī kā joma, kurā var vairot bioloģisko daudzveidību un invazīvo sugu apkarošanu, ko zaļās telts iekārtotāji arī ir nedaudz praktizējuši, savācot Kanādas zeltslotiņas. Tā kā, jā, viss ir ļoti pareizi. Kā Rīgā Cēsīs jau Ines minēja, ka ir invazīvās sugas un cīņa ar tām aplūkot. Kā Rīgā ir ar cīņu ar invazīvajām sugām? Jā, mums nepretendēju speciālistu šeit. Latvānis mums vēl joprojām, tā teikt, nekur nav pazudis. Ja tam ir speciāls programmas latvāņu iznīcināšanai. Redz, tas, kas mums ik pa brīdim palaimējas, ka mēs nepasekojam līdzi, ko mēs viena institūcija dara, tā teikt, un tā tālāk. Mēs pa brīdim iestādām no jauna invazīvās sugas. Jā. Tātad mums bija vesela diskusija pagājušajā gadā, tad, kad tika iestādītas, nezinu, kādas īpašās mežrozītes, kuras laikam skaitās invazīvas, kuras citas starpā iestādīja saistībā tur ar Rail Baltica un tam līdzīgām lietām. Jā. Kuras ir īpaši izturīgas, jo viņām jābūt ceļamalā un tam līdzīgi. Ja? Man liekas, ka mums tad drusku jāpiestrādā pie savstarpējās sadarbības jau startā, proti startā saprotot, kas tad īsti kops tās teritorijas, lai tad varētu tādā veidā virzīties. Bet gadus jau mēs netiekam ar latvāņiem galā, godīgi sakot. Samazināti viņi ir, bet vēl joprojām mums ik katru gadu ir pat 100 000 jāinvestē tajā, lai mēs vismaz tās sugas mēģinātu ierobežot. Ja. Tā ka, Es varu piebilst no savas puses, mēs īstenībā esam viens no latvāņu epicentriem. Vispār, teiksim, Cēvas novads Priekuļi bija tā vieta, kur latvāņus arī ieveda, ja, un sāk kultivēt. Un, protams, ka tas ir pārvērties patiesībā tādā milzīgā nelaimē. Līdz ar kolhozu sabrukumu ar to, ka viņus vienkārši to vairs neapsaimnieko tās zemes un tie latvāņi iet plašumā, un mums tiešām tā ir milzīga problēma. Protams, bez latvāņiem vēl ir Kanādas zeltslotiņa un tā pati lupīna un sprigana un vēl vesela virkne, bet tas, ko mēs esam darījuši, jā, viens ir tas, ka pašvaldība, protams, arī savas zemes uztur, bet mums ir latvāņu programma,
apkarošanas programma, un tas, ko mēs iepriekšējos gados darījām, mums bija nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Tātad tiem zemju īpašniekiem, kas kopi savas zemes. Bet īstenībā tā nebija efektīva programma. Un tad mēs aizņēmāmies citu praksi no Rēzeknes novada, un Rēzeknes novadā bija grantu programma. Tātad, respektīvi, tiem saimniekiem, kuri atbrīvo un kopi savas zemes un atbrīvo tās no latvāņiem, viņiem tika kompensēti izdevumi līdz kaut kādai noteiktai summai. Un mēs arī ieviesām šo te programmu, un mēs maksājam 150 eiro par hektāru. Un tad, protams, ka tas prasa arī kontroli, bet šī programma ir super pieprasīta. Un īpašnieki tiešām to izmanto. Redzēju, Latvāņi ir tas, ko Viestur saka. Mēs patiesībā tā ir tāda cīņa ar veidzirnavām, jo tāpēc, ka tas prasa ļoti, ļoti kompleksu pieeju visiem zemju īpašniekiem. Tajā skaitā zemju īpašniekiem, kuriem ir zemes zem elektrolīnijām, pie dzelzceļa līnijām, upju malas, meži un tā tālāk, jo tas viss vienkārši Latvānis jau ir ļoti, ļoti agresīvs. Bet mēs to darām caur grantu programmu, un ja vien budžeta apstākļi to ļaus, mēs arī to praksi turpināsim. Un otra lieta ir izglītošana, vispār iemācīt atpazīt invazīvās sugas un arī dot priekšlikumus, ko darīt. Bet trešā problēma, ar ko mēs saskaramies, tu jau Liena sākumā pieteici par bioreģionu iniciatīvu un to, ka mēs esam 3 pašvaldības, Siguldas novads, Valmieras novads un Cēsu novads vienojušies veidot Latvijā pirmo bioreģionu, kas faktiski būtu vide, kur dzīvojam un strādājam ar ilgtspējas principiem saskaņā, un arī tajā skaitā esam ļoti saudzīgi attieksmē pret dabas resursiem, ir šo te invazīvo sugu apkarošana ar videi draudzīgām, videi un cilvēku veselībai draudzīgām metodēm, bez pesticīdiem, bet, diemžēl, ar Latvāni tādā apjomā, kādā tas ir pašreiz, mēs netiekam galā vēl. Mēs lietojam ķīmiju, un tas ir sāpīgi. Jā, mums ir viens jautājums no tiešraides skatītāja, kas varbūt būs neliela atkārtošanās, bet, ja skatītāji pieprasa, tad mēs atbildam. Tad kāds labums ir no pilsētas pļavām? Kāpēc tik svarīgi tomēr negriezt to zāli, bet ļaut izaugt puķiem un savairoties kukaiņiem? Jo šis taču rodas iespējas, ka šis ir tikai tāds gaumes jautājums. Jā, Rūta, vēlreiz īsumā, kāpēc šis nav tikai gaumes jautājums? Tātad augiem ziedēšana ir normāls process. Lielākā daļa no augiem viņi mēģinās ziedēt. Un šī ziedēšana savukārt piesaista aputeksnētājus, tad uzreiz apteksnētāju ēdājus. Tas ļauj nogatavināt kaut kādas sēklas, kas ir akal barība. Tātad īstenībā tā ir tāda fundamentāla lieta, vai mums kaut kas zied vai nezied. Jo tas ir tāds ekosistēma, tādas vesels ekosistēmas, vienkārši tāda normāla funkcionēšana. Un ja mēs nepieļaujam šo te augu ziedēšanu, tad īstenībā mēs arī ļoti, ļoti noplicinām, un tās ekosistēma, kas īstenībā mums arī sniedz dažādas labumus, mēs vienkārši tam neļaujam notikt. Un tas ir diezgan tāda, īstenībā tā ir diezgan tāda traģiska lieta, jā. Jā, ir vēl viens jautājums, kas arī ir pašvaldību atbildībā, un arī ir tāda mums ļoti tuva prakse, un tā ir lapu grābšana. Šobrīd, protams, ir grūti domāt par lapu grābšanu, jo ir skaistais pļavu ziedēšanas laiks, bet pienāks rudens, un mēs metīsimies grābt lapas, jo es esmu dzirdējusi sakam, ka mēs esam diezgan apsēsti ar to lapu grābšanu, un ka varbūt to nemaz tik ļoti nevajag darīt. Tāpēc parunāsim ar skatu uz rudeni, būsim morāli sagatavosimies, ko darīt ar lapām, Edgar, vai tiešām ir jāgrāb viss. Es novēlu katram, kuram pieder zeme, vai ja jums nepieder, iesiežaties kādam aurā radiniekam, kuram pieder zeme, un mēģina panākt to 50-50 principu. Tas tāds mans viegli izskaidrojamais manifestiņš, arī ja pieder 1200 kvadrātmetru, tad 600 kvadrātmetros mēģina nevākt tās lapas. Un kaut kā tad izdomā to, kas ir tālāk no mājas, no ieejas, no tā, ko redz pa logu. Bet kāpēc nevajag grābt? Nesapēc mugura pirmais. Nesapūs un nebūs kaut kas tāds. Un ja mēs tās lapas atstājam, jautājums arī ir, kas vēl?
kas tādā teritorijā vispār atrodas un kas tās pa lapām, bet man kā dārzniekam ir skaidrs, ka tiem augiem, kuriem paliks tās lapas, būs labāk apkārt. Pirmkārt, katram kokam pēdējo, kurai sugai miljoniem gadu ilgi ir bijuši viņi pieraduši, tad viņiem netraucē. Pilnīgi noteikti es varu apgalvot, ka katram augam visas viņa daļas, kas nokrīt, tikai palīdz vien pārzīmot. Tā, piemēram, pagājušajā gada kailsals, ja, kuram ir tā, ka nekas dārzā nenosauc, paceļ roku. Ja, nav dārzs droši vien. Bet viss pārzīmoja, ja? Bet jūs arī atstājat lapas, ja? Un, dabā ir kaut kāda procesa, kas tā kā mums arī pirms Kailsalija mums noģērb vēl plikus. Jā, bet ir tādi vienkārši veidi, kā, piemēram, dzīvžoks ir kaut kāds dārzam pa vidu vai sietu novalk. Ja ir pāris mieti ieliekam un ir tas lētākais kaut kāds siets, tās lapas netiek. Un to izmanto daudz, kur braukāja pa pasauli, patiešām arī publiskos parkos. Līdzīgi Rīgā, ja mēs Bērmanes dārzā būtu kaut kāda teritorija, kur novilkts siets, tās lapas sapūš tur iekšā, un tur viņas vējš dzenā no viens stūra uz otru mainās, vai viņš netiek tur, kur akalī celiņi laukumi, un lai nav sētnieki patiešām rizmismu aiziet ar šo dabas daudzveidību, ka viņi kā tad tieši mēs tagad 3 reizes dienā novāksim lapas, bet ir kaut kādas zonas, kur jau dabiski ir vai nu ir kaut kāda zemāka vieta, vai ir krūmu grupas, un tad tā ir tā zona, ar ko varētu sākt. Un pagaidām katrā dārzā esam atraduši, tās nav uzreiz puse, bet sāk ar 5%, 10%, un jaunos dārzus, ko es zīmēju, un tā tendencija, es tāds dārzus zīmēju kādus, 10 gadus, tad man no 10 cilvēkiem viens piekrita šai domai. Tagad ir katrs otrais piekrīt. Kad viņa jaunajā dārzā puse teritorijas būs tās, kur lapas netiek glābtas. 50-50 princips jā. Arī uz klientiem darbojas. Jā! Tas arī tāpēc, laikam, ir 50-50. Bet, Viestur Inês, ko jūs sakat par lapu grābšanu pilsētā? Grābjam. Grābjam. Grābšana būtu mazākā problēma. Problēma ir pūtēji. Jā, tā tad nemitīgi saņemam sūdzības par pūšanu. Viņa vienmēr, kā jau ar zāles pļaušanu. Ja? Kaimiņš jau svētdienā parasti zāli sāk pļaut no rīta un vakarā pabeidz. Tāpat arī ar lapu pūšanu. Aparāts tiek iedarbināts precīzi tad, kad kaimiņam viņš traucē. Ja? Mēs mēģinam vākt lapas, mēs tur investējam pietiekoši daudz resursus, un mēs arī iedzīvotājiem, kuri no saviem pagalmiem grib šīs te lapas savākt, nodrošinam iespēju viņas aizvest attiecīgi uz savākšanas punktiem, un pēc tam citas starpā mēs taisam kompostu. Ja tā var teikt, lai viņi, un tādu milzīgu kompostu, ja, mums ir kā reiz Rīgas meži izveidojuši tādu speciālu poligonu, kurā mēs šīs te lapas uzglabājam, un faktiski to zemīti jau drīzumā varētu izmantot apakaļ parkos. Rūtā ir ko teikt par kompostu? Jā, Rīgai tas ar kompostēšanu būtu ļoti labi, ja mums būtu Rīgā vairāk kompostēšanas laukumu, jo tas vārnu kroks, viņš ir pilns un pārpilns. Un, jā, bet vēl jau arī tas, ka patiešām tas arī varbūt darbs ar sabiedrību, bet lielā daļā būtu jau labi un pareizi, ka pirmkārt iedzīvotāji privātmāju rajonos. Es dzīvoju Berģos, un mums tur katrā mājā īstenībā varētu kompostēt. Un es teiktu to, ka pašvaldībai šeit būtu jābūt diezgan stingrai un jāpasaka, ne, jūs nevarat vest uz ezermalu, jūs nedrīkstat vest uz mežu, bet jūs varat kompostēt tās lapas savā dārzā. Un es teiktu to, ka pašvaldībai nebūtu jātērē nauda, lai uz Berģiem vai tādiem privātmāju tādu rajoniem īstenībā brauktu pakaļ lapām. Tas ir viena lieta, un otra lieta tiešām arī attīstīt vairāk to, ka pirmkārt tādos parkos, lielā daļā parku varbūt tiešām arī mierīgākos nostūrīšos atļautām lapām sadalīties, jo patiesībā tā lapa, tas ir atkal vesels ekoloģisks stāsts, kas notiek zem tās lapas un kāda veidojas augsne un kādi procesi notiek un kādas mums varētu iztīties tās parku daļas, ja mēs nenovāktu. Tad mēs visi esam, es domāju, tie, kas ir redzējuši lielos kapus zilsniedzīšu laikā, visi ir sajūsmā par to, ka lielajos kapos ir zilsniedzīts. Un kāpēc tad citos parkos nav? Tāpēc, ka lielajos kapos tā lapu grābšana ir ļoti tāda minimizēta. Ja? Un lielie kapi, manuprāt, ir brīnišķīga modeļa teritorija, kur parādīja to, ka arī Rīgā
pirmkārt, jā, var arī nekopt tik intensīvi, un tas rada absolūti skaistu, brīnišķīgu vidi, kas cilvēkiem patīk. Un tad tikai pamēģiniet sākt pļaut biežāk. Es domāju, ka no cilvēkiem jūs dabūtu gan tādu lielu brāzienu. Tā kā, mans lielais tāds aicinājums patiešām būtu to, ka maksimāli atstāt lapas tur, kur viņas var atstāt, neuzsēdināt iedzīvotājus uz tās tā kā adatas uz to, ka narkotikas adatas uz to, ka viņiem atbrauks uz privātmāju rajonu un savāks viņu lapas, tāpēc, ka nav jāvāc. Nedrīkst, tas ir pirmais, ko katrs, kurš patiešām mīl planētu Zemi, savu koku lapas ir jāatrod veids savā teritorijā, kur jūs nokompostējat. Un ja jums bail no žurkām, tad nemetat tur gaļu un banānus un kaut kādas citas lietas, bet lapās, un ja ir tā žurka, ir daudz veidi, kā tikt no viņām vaļā dabai draudzīgā procesā, respektīvi ir citi, kā makāli garšo. Tad es savā piņķu centrā, kur es iemācies, ežu ģimene dzīvo mums, un tas ir viens no veidiem. Mēs atradām vecus cēlumus, vecus lielus ozolu, noka kriteles, un tas dārs žurnālisti ir bijuši pie manīm ciemos, ja, kaut kad ir arī žurnālos parādījuši. Viņš ir drusku netradicionāls. Neviens jau neved normāls jūrmalniekiem, nav kur likt. Viņi izrauj tur cēlumus, mēs nopērkam no arboristiem, un tad es viņus lieku dārcos, iekšā 100-gadīgu priežu cēlumus, un ar katru cēlumu es iestādu ļoti daudz sugas, kuras man, kāds zina, kad viņas atnāks pie man, un to cēlumu noārdīs 100 gadus. Tad, citreiz pat 150-gadīgu vai ozolu stumbrs, kurš jau ir beigts vairāk kā 50 gadus ar dobumiem un sūnām apaudzes. Zem tā jau tas ezis arī dzīvo, un tad viņš rūpēs, lai tā žurkas atkal droši vien žurkām nepatīk. Es zinu, ka tur tas stāsts paliek, un bērniem nav mums neviens dzīvnieks mājās, ko mēs barojam. Viņi no rīta sēž uz virtuves palogu un skatās, kā tur strupastīts sēžam tā cita ozola stumbra, atkal apakšā izlien ārā, tur kaut ko kārto savu alu. Mums ir māja dzīvnieks, par kuru arī nav jārūpējās. Un tad tās pāris reizes vasarā, kad tu to ēzīs satiec, tas ir tāds milzīgs pārdzīvojums bērniem, kad viņš pie mums dzīvo, joprojām ir dzīvs. Un vieglāk ir reāli negrābt lapas. Tas patiešām tas fiziskais vingrinājums, viņš ir tāds... Fizioterapeiti neiesaka. Ines, bet kā ir cēsīs ar lapu grābšanu? Dažādi. Mums ir bijušas, mēs esam saņēmuši no iedzīvotājiem aizrādījumu, kad vēl bija tā ļoti intensīvā grābšana. Tā kā tikko parādās pirmais lapkritis, tā uzreiz viss ar grābekļiem iekšā parkos, un tagad ir jāgrābj, un tad ir zelta rudens. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs visas skaistās zelta lapas novācam. Un tad mums bija tāda akcija, arī cēsīs ir lapas. Brauciet ne tikai uz Siguldu, bet tad mums bija pāris gadi. Redz, atkal tā kaimiņu būšana, ja, kad arī cēsīs ir lapas un brauciet. Bet jā, mēs, protams, kad arī vēl joprojām grābjam, bet mazāk. Un patiešām atkal tā ir tāda izpratnes maiņa. Tu saproti to, ka to nevajag, jo tāpēc, ka tas ir labi augsnei un tas ir labi augiem, kas tur aug un tev veidojas trūdvielas un tā tālāk. Otra lieta, tas ir skaisti, vismaz kaut kādu brīdi, kamēr nesākās lielie lieti, bet tomēr. Bet mums arī vēl joprojām ir akcijas, kur mēs daudz dzīvokļu mājās tā kā savācam un vedam lapas uz ekolaukumiem, un tad mūsu apsaimniekotājs Zao, kas ir savukārt arī piegādā tur speciālos kompostu maisus un vienu maisu privātu mājām tur akcijas ietvaros ļauj savākt bez maksas un nogādāt. Es uzreiz jau tad daudzīgļu mājās kāds dzīvo no cēsniekiem šeit? Jā, es dzīvoju. Bet jautājums ir, bet tās mājas nevar atrast tos 5 vai 10% teritoriju, kur ir apkārt sietiņš, atkal tur cinkots vai necinkots. Kur, ja Hamburgas centrā tā var, un kur ir tā un tas atkal ir par zināšanām un gatavību mainīties, ja? Un gatavību mainīties un precīzi. Un tas, pie kā mēs tagad strādājam, mums ir daudzgadīgs projekts, kur mēs runājam no atkritumiem par resursiem, ja respektīvi visu, ko mēs uzsveram par atkritumiem, ka mēs varam paskatīties, ka patiesībā tas ir resurs priekš kaut kā, tad tā ietvaros mums arī ir vesela virkne ar izglītojošiem pasākumiem par kompostu veidošanas vietām, kā tās ierīkot. Mums nav pašvaldības izveidot kompostu. Mums ir bijušas tādas vieglas diskusijas par to, bet negribās no otras puses radīt jaunu infrastruktūru, kas tā kā prasa uzturēšanas izmaksas un tālīdzīgi, ja mēs varam savādāk to organizēt. Ja? Bet, bet es zinu, ka
ZAO organizēja hackathonu, tādu ideju konkursu, un tad savukārt tur bija viena ļoti forša biznesa ideja, un viņi jau ir tikuši pie entajiem prototipiem, jauni cilvēki, kuri no koku lapām veido kaķiem tās smiltiņu aizvietotāju pakaišus, ja? Un viņi ir superīgs prototipus saradījuši, un tad bija jautājums, ko tagad darīsim, vedīsim uz ZAO tās lapas un tur pārstrādāsim vai kā? Bet cilvēki arī meklē vēl citus veidus, kā pārstrādāt. Es domāju, ka arī te no kāpnēm ir pārvilktas ietu pāri, un tādā pusē baigās pasākumi varbūt nenotiek. Es nezinu, bet ja šodien pat lampā tur ir brīvs, kad viss ir aizpildīts, vai ne, tad, ja nebūtu drāžs sietiņš metra augsts, 1,20 m, un tādā pusē visas lapas, kas te ir mestu pāri, tad tur kaut kas parādīs, uz ko atkal ekologiem būtu droši vien prieks skatīties. Lūk, Ines, ir konkrēts piedāvājums. Es jau pierakstīju, ka man jāparunājās. Rīgā mums arī citas starpā veidojas pieprasījums pēc kaut kādos kvartālos pagalmos, pēc šīm te, no pašvaldības puses tikai iedrošinām. Pirmkārt, kādam dos iespēju eksperimentēt, ko no lapām var taisīt, otrs novērot, kas tā lapā notiek, un trešajā tur arī tev zarus met iekšā, un tad tie čaļi, kuriem vajadzēs zobenus. Viņi zina vismaz teritorijā, kur ir vieta, kur dabūt. Šajā brīdī gribēju palūkoties uz auditoriju un pavaicāt, varbūt kādam no jums ir kāds jautājums, kādam no šiem brīnišķīgiem runātājiem. Jā, Elita, tev ir jautājums, lūdzu, saki, vai mums ir mikrofons, ko mēs varam dot, vai mēs iedodam savu? Tas, ko, jo virsraksts bija par 20 centimetriem. Jā, Tos jau mēs apspriedām, jā. Jā, bet, teiksim, tā tik ļoti neizdzirdē, kā mums, es nezinu, apmācīt. Rekur pareizi, kad jau tie cirtēji, pat ja viņi tā kā nocērt ne tā kā vajag, viņiem ir nērti, ja, viņi jau kaunās. Bet pļāvēji, kas nav pļāvas, bet kas ir nepārtraukti cilvēki, visur meklē palīdzību, ko darīt ar tiem, es atvainojos Rīgas plānprātīgajiem pļāvējiem, kas nopļauj tā, kad ir zeme. To tomēr arī es saprotu, ka to dara citas institūcijas, bet tajā pašā laikā tā ir ļoti liela problēma. Un te, teiksim, nebūtu pat iebildumi 20 centimetri, bet tad lūdzu arī zem viņiem nepļaujam. Ja? Jo Rīgā nepārtraukt katru nedēļu kaut kādas sašutuši. Šonedēļ tīklos bija par Ēbeļmuižas parku, kur kaut kas šausmīgs nopļauts un kā tos sasniegt, tos pļāvējus, tie ir gan Rīgas nama pārvaldnieki, gan visādas teritorijas. Jā, es domāju, ka tas tāds nopietns jautājums, kas Rīgā ir tiešām ļoti aktuāls, pagalmos un visur, Jā, arī pilsētas pļauju procesā mēs esam pārliecinājušies, ka, protams, var mainīt saistošos noteikumus un izveidot speciālus noteikumus šīm pļavām, bet tas vēl nenozīmē to, ka mainīsies prakses un ieradumi, kā strādā pļāvēji uz vietām. Rūta to ļoti labi zina, un Viesturs var atbildēt uz Elitas komentāru. Jā, respektīvi, ar vieniem saistošiem noteikumiem visas planētas problēmas pasarežģīti atrisināt. Jā, pagājušajā nedēļā mums bija neliela kļūme īstenībā, tā es arī to godīgi sakot gribētu raksturot. Proti, pašā karstākajā laikā kāds pacentās un Ēbeļmuižā, man liekas, nopļāva pilnīgi visu reāli. Līdz tā, ka likās ārprāts, 3 gadi būs tagad jādomā, kā tur zāli dabūt atpakaļ. Jā, bet paveicās bija lietus un nebija īstenībā nopļauts tik traki. Tagad viss ir saziedējis nosacīti vai veidojas viss atpakaļ. Ja, ir viena lieta, kur mēs kā pašvaldība kopjot savas teritorijas, mēs varam, protams, atbildēt, mēs varam uzņemties atbildību, mēs varam izglītot savējos kolēģus, ja, bet tad ir tās saucamās privātās un pusprivātās teritorijas, kur, diemžēl, ir drusku sarežģītāk. Un neesmu drošs, vai arī tad, ja mēs ieviestu kaut kādas sodu mehānismus vai kaut ko tādu, mums būtu pietiekoši daudz resursu, lai to visu izkontrolētu. Ja. Līdz ar ko tas ir jautājums īstenībā par izglītošanu un nepārtrauktu izglītošanu un tam līdzīgi. Ja. Jā, vai ir vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu jums. Esmu Latvijas Jumiķu apvienības priekšsēdētājs, arī jumtu eksperts. Jūs vienu zaļo daļu aizmirsāt, zaļie jumti. Citu cēsīs jums tur tornī, tagad top zaļais jumts, jā, un Rēzekne ir ļoti labs piemērs ar savu mākslas un amatniecības centru, jā, kuram jau
Jau 11 gadus stāv zaļais jumts. Jā. Rīgā arī šur tur ierīkoja, arī noteikumos ierakstīts, ka vajag. Tikai ar to stāv viena liela problēma, un tā problēma ir arī kompostos. Citu Rīgā savulaik meklējām iespēju sagatavot šo te augsni priekš zaļiem jumtiem uz vietas. Tie komposti ir briesmīgi. Lapas, kuras aizved uz kompostiem, ir pilnas ar stikliem. Viņas neviens neizšķiro. Kaut gan cilvēki, tie, kas tur viņus smalcina, varēja pirms tam iziet cauri. Jau zina, ka no pārka atveda lapas, ja? Varēja taču paskatīties un tās pudeles tur izlasīt ārā. Ja? Līdz ar to viņi nav lietojami, jo jebkurš dārznieks, kurš iegrābsies iekšā, tur draud sagriezt pirkstus. Ja? Tā ir arī viena no tādām problēmām, kas būtu jārisina. Par zaļiem jumtiem attiecīgi ir valstis un pilsētas, kura likumi noteikts, ja tu zaļajā zonā būvē jaunu būvi, tad bez variantiem augšā ir zaļais jumts. To, ko atņēma no zemes, to arī uzlika augšā. Nākamais ir stāsts par to, ka, diemžēl, tur Rīgai jāpamet kociņš iekšā. Ja. Nosacījums ir taisa, bet uztaisa āķītim. Pēc tam tur nekas vairs neaug, tur viss ir iznīcināts, neviens līdzi vairs nesako, pēc tam uztaisa terasi vai nobruģē, ja, un viss ir forši, jo pēc tam jau, kā būvi nodot eksploatācijā, viss ir kārtībā, ja, vairāk tur nevienam nekas vairs neinteresē, ja. Līdz ar to tur vajadzētu padomāt arī par to procesu, kas ir pēc tam. Ja, jo, ja mēs runājam par tiem pašiem kukaiņiem, dzīvo dabu un tā tālāk, ja, tad mēs redzam, ka uz ēku jumtiem izvieto bišu stropus, tikai jautājums, kur tām bitēm ņemt to barību. Ja viņām turpat blakus būtu arī tie zaļie jumti, tad būtu divi vienā. Viņām būtu ko ēst, uzreiz būtu bitītēm, barība un tā tālāk. Tā kā es par jumtiem, ja, un šī gadījumā visi jautājumi, kas ir saistībā ar jumtiem, tur es varu palīdzēt, bet tas nebija mans mērķis. Galvenais arī apakšā zem tiem zaļiem jumtiem kārtīgu hidroizolāciju uzlikt, lai pēc tam nav tā, ka tas jumts jau tur augšā ir, apakšā hidroizolācija ir bez sakņu aizsardzības. Un pēc 5, maksimums 10 gadiem jums tas viss ir jānoravē nost, un tad rēķiniet, cik jums tas maksā. Jūrmalā tā izdarīja, ietaupīja 20,000, tagad, lai to visu savest kārtībā, jāinvestē 100,000. Ļoti labi ietaupīja naudu. Ja? Tas tā, piemēram. Jā, paldies mūsu sarakstam. Tātad pļavas, kritalas, komposts, lapu negrābšana, ūdeņi, pievienojas arī jumti. Vai vēl mēs varam vienu jautājumu no zāles? Jā, lūdzu, Anda. Man par tiem saistošajiem noteikumiem. Kā būtu, ja tādu ļoti strikti regulējošo pieeju, kad tu mēģini atrunāt katru situāciju, kas patiesībā ir mainīga un mainīga dēļ laikapstākļiem. Viena sezona ir sausāka, viena ir slapjāka. Mainās modas, mainās. Visu laiku tie noteikumi ir tā kā jāpiegroza, jāpieregulē. Vairāk iet uz tādu vadlīniju vai kaut kādu, tādu izpratnes veicināšanu par to, kā labāk, kādā situācijā un caur kaut kādām, varbūt tādām vadlīniju ietveros, varbūt caur arī kaut kādu zonējumu, kurā vietā labāk būtu atstāt vairāk, kurā mazāk kaut kādiem tādiem principiem, labās prakses saimniekošanas principiem, un varbūt to naudu, kas ietaupās no nepļaujot, var ieguldīt tad vairāk tajā komunikācijā un izglītošanā, runāšanā ar pilsētas iedzīvotājiem par to, kā labāk, un varbūt tāds tiešām vairāk tādā virzienā. Es esmu tikai par, man liekas, ka saistošie noteikumi būtu ideālā variantā, ja mēs varētu novienoties par minimumu. Un atrast šos te kritiskos indikātorus, vai tiešām, ko mums vajadzētu darīt, kas liecina par to, ka mēs saimniekojam tā vai citā, teiksim, neatbilstoši. Ja, tā kā Rūta jau nokomentēja, piemēram, par šiem te invazīvajiem sugām, rūpējamies par to, lai mums nav invazīvās sugas, bet varbūt, kad nemēģinam regulēt, cik centimetriem vajadzētu būt augsti, jo katram tā izpratne par skaistumu var būt savādāka. Un, ja mēs spētu šādi kolektīvi vienoties un arī savstarpēji uzticēties vairāk, ideāli. Tā kā es teiktu par, bet mums ir otra komponenta, kam ir jābūt ir tiešām izglītošana. Tā kā jūs pareizi saktāt, tas ir pamats, ka mēs mācamies un ir vajadzīgi labie piemēri. Labie piemēri vienmēr strādā, jo labie piemēri ļauj noticēt tām praksēm, un es arī varu pievienoties, ko kungs teica par zaļajiem jumtiem,
jo mums ir droši vien ļoti daudz stereotipu, ka tas būs dārgi, tas būs neefektīvi, tas mūsu klimatam nav atbilstoši un tā tālāk. Ja būs labi piemēri, kuri kalpo, un varbūt tās prakses vēl ir pa īsu, arī laika ziņā, ja, lai tiešām ļautu noticēt, ka tas var būt un var pastāvēt un arī tikt pietiekami izmaksu ziņā arī efektīvi apsaimniekots. Bet vispār tas ir izaicinājums, jo pašvaldībām nāk virsū arī, protams, ka prasības arī, piemēram, startējot uz infrastruktūru attīstības fondu naudām. Skaidrs, ka ir jādomā arī par zaļo komponenti. Un nemaz nav tik viegli, piemēram, arī attiecībā uz kaut kādām pilsētu vidēm. Mēs zinām, vai ne? Mēs pie zaļināšanas plāniem tagad strādājam, atrast tos risinājumus, kā, piemēram, pilsētas ielās iestrādāt zaļos risinājumus, lai mēs to pirmkārtām varētu atļauties par tām investīcijām, kas mums ir pieejams, un pēc tam mēs to mācētu uzturēt un vēl gudri to darīt ilgtermiņā. Nu tā, daudz darba. Bet ir ļoti daudz iespēju arī. Un tā nav, skatīties uz zaļo ir nevis problēma, bet mūsu iespēja. Papildinot, absolūti piekrītu. Jo tāpēc es sākumā arī ironizēju, ka mums katrai problēmai ir savi saistošie noteikumi. Ja? Un man tas šausmīgi nepatīk. Ja? Bet arī atceramies, ka saistošiem noteikumiem ir tā otra komponente, papildus Ineses pieminētajā, tā sodīšana, diemžēl. Ja? Tāpēc, ka vienmēr ir kaut kāda daļa no iedzīvotājiem, kuri nekad nepildīs. Ja? Un caur saistošiem noteikumiem tad ir iespēja, teiksim, likumsargiem patiesībā novērst kaut kādu tur ilgstošu bezdarbību vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Tādā ziņā, bet es piekristu absolūti, jo mazāk regulējam, jo labāk. Ja? Mūsu diskusijai atvēlētais laiks ir gandrīz jau beidzies, pusotra stunda ir aizskrējusi nemanot, bet es tomēr gribu vēl tādu pēdējo noslēguma apli pašvaldību pārstāvjiem. Es gribētu jums vaicāt, kas ir tas, kā mēs, kā sabiedrība, varbūt uzņēmumi, varbūt nevalstiskās organizācijas, varam palīdzēt, lai pašvaldībām būtu vieglāk ieviest šos zaļos risinājumus. Un savukārt Rūta un Edgara, jūs varat paust savu tādu vēlēšanos, nav zelta zivtiņas, bet ir Inese un Viesturs, bet ko jūs gribētu ieraudzīt pašvaldībās? Man liekas, ka pirmkārt labs profesionāls dialogs un tāda zināšanu apmaiņa, labo piemēru došana, kopīgas iniciatīvas, eksperimenti, no kā mēs ļoti publiskajā pārvaldē baidamies. Ja? Jo, ja tu nedod Dievs kļūdīsies, tev uzreiz tur galva nost. Ja? Ne pie 20 centimetriem, bet pie vispārējā. Bet man liekas, ka tas ir tas pamats, kā mēs dažādi sektori varam sadarboties. Otra lieta, protams, pašvaldības ir arī pasūtītāji. Arī lieli publisko iepirkumu veicēji. Ja? Tā kā viens ir iedot zināšanas arī par tehniskajām specifikācijām, kā veidot tehniskās specifikācijas pareizi, un arī droši vien, kad biznesiem savukārt piedalīties šajos iepirkumos. Jā, tā kā es par sadarbību un par mācīšanos. Jā, īstenībā līdzīgi no mūsu puses, jo mēs vairāk diskutējam dažādos līmeņos, gan politiskajā līmenī, gan arī speciālistu līmenī, jo mēs biežāk runājam viens ar otru un biežāk arī varbūt meklējam kaut kādus nosacītus kompromisus, jo labāks tas kopējais rezultāts ir. Ja? Teiksim, arī ir virkni kaut kādu kļūdiņu, kuru, piemēram, dabisko pļauju kontekstā skatoties, mēs šobrīd esam identificējuši. Būtu foršāk, piemēram, ka būtu visur pašvaldības zeme, kur mēs viņus attīstam. Vienkāršāk būtu kopt un tam līdzīgi. Ja? Tā ka šī ir tāda komunikācija aktīvā ziņā, un ik pa brīdim, protams, atgādināšana gan politiķiem, gan visiem pārējiem, kur mēs atkal esam pa daudz pārspīlējuši. To mēs varam. Rūta? Bet kādu labu vārdu kādreiz arī prasās? Mans lielais novēlējums ir būtu tāds pašvaldībām, kad sasaistīt šos vides jautājumus, vides un klimata bioloģiskās daudzveidības jautājumus un ieintegrēt viņus tiešām kā tādu horizontālu līniju, kas attiecās uz būvniecību, uz dažādām projektu īstenošanām, uz infrastruktūras objektu atjaunošanām. Un, tāpēc, ka, ja tas būs kaut kā tā, ka tas ir kaut kā atrauti, tur mums ir tas un tas, tad
ļoti grūti īstenībā, jo mēs jau nonākam ļoti bieži visādās pretrunās. Tā kā uztvert šos vides jautājumus, un nevis tiešām kā apgrūtinājumu, bet kā iespēju. Nu, un otrs mans vēlējums būtu tāds, ka es gribētu redzēt, ka mums arvien vairāk parkos un dobēs un ainavu arhitektūras tādos šedevros parādās vietējas sugas. Pēc iespējas vairāk vietējas sugas un nevis svežzemju. Jo tāpēc, ka tās svežzemju mēs nezinām, kurā brīdī viņas var pārkāpt, izkāpt ārā no mūsu sētas un atkal mums būs jauna invazīva suga. Tāds liels izaicinājums, iespējams, ir cēlus kapi. Ja? Nu, tagad aiziet mājās un tad domāt, jo tā ir tāda liela iespēja, ka tur kaut ko izdarīt, sasaukt kaut kādu aso ideju ģeneratoru sapulcīt un kaut ko mēģināt jau uztaisīt uzreiz, kādu ekologu, kādu arboristu un kādu ainu arhitektu. Un arī šeit nākamgad lampā, ka varētu būt kaut kas, jo nav ne cēluma, ne baļķu, ne kritalu, nekā no tā, kas varētu būt arī viss labs izvākt un viss zāli nopļaut, vai ne? Tas ir droši vien kaut kā knaps tāds mēģinājums tikt ārā, bet uz nākamo gadu, ka ir, kur apsēsties, bet vajag pakrist. Nu, tur bija laikam bišķi pa tālu, lai vilktu ārā. Ja? Un tādos lielos vilcienos tie lielie mērķi katrai pašvaldībai, katrai valstī, katrai pilsētai droši vien no helikoptera atkal skatoties ir tie kaut kādi izmērāmi. Un tad par to, ja zaļais vilnis un zaļais kurs, tad tas satelīts un droni ir tik pieejami, kad to pilsētu nosegumu patiešām nodefinēt, cik ir tagad zaļa viņa un vai tie zaļie jumti, un kad ir zināms jau, ja? Nu jā, 50 ir mans ideālais akals šeit, kad ne tikai 1200 kvadrātmetros mums ir nosegums 50% zaļš, tas nozīmē, koki, zāli, krūmi, puķis un arī pilsētas un lielās pilsētas, kas ir pasaulē, viņas iet uz tiem. Vismaz 40, kāds uzliek savu mērķi 30, jo viņi tikai 25. Bet ir pilsētas, kas liek 60, un Singapūra no sākuma bija pilsēta ar dārziem, pēc tam viņa bija pilsēta dārzā, un tagad viņa ir dārzs, kurā ir pilsēta. Un tas sauklis viņiem katru gadu 10 gados mainās, un trešo reizi nomainās, un viņi palielina procentus, cik viņi būtu nosegumā zaļa. Un vai tie zaļie jumti, lianas vai koki nav tik būtiski, bet ka tas ir izmērāms. Un to pilsēta var mērīt, atsakot, skatīties, kurā mums ir visvairāk ielas, pārkingi, kāpēc pārkingos nav koki, un pa 1% taisīt savu teritoriju zaļāku. Un ja būs zaļš, būs kāds, kas uz tā zaļā dzīvos, būs kāds, kas ēdīs to, kas uz tā zaļā dzīvo, un tad tie, kas ēdīs, dziedās putnu dziesmiņas, un mums būs priecīgāk un laimīgāk un mazāk depresija, un kaut kā mēs būsim droši vien foršāki. Jā, mēs noteikti šajā diskusijā sajūtām to, cik liela nozīme iespējas un vara īstenībā ir pašvaldībām, veidojot zaļo vidi, zaļās zonas arī urbānajās teritorijās. Un es arī noteikti gribētu aicināt šos zaļos darbus neuztvert kā projektus vai kaut kādas aktivitātes, kas ir jāīsteno, tāpēc, ka ir projekts, bet tiešām patiesi integrēt tos visā pašvaldības attīstībā. Un tad nākamgad lampā mēs sagaidām pilsētas parku ar nepļautiem laukumiem un dažām kritalām. Un arī Rīgas parkos gaidām kritalas. Un atceramies Edgara principu 50-50, kad ir jāpieņem. Jā, mājās, kad ir jāpieņem kāds lēmums. Jā. Tātad paldies Rūtai, Inesei Viesturam, Edgaram un lai mums visiem zaļi un skaisti plaukst pļavas.